Labdien! Visi Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulces dalībnieki un klātesošie. Vakarā, kad es arī mēģināju vēl izdarīt pēdējās korekcijas savā runas uzmetumā, manā pirmajā teikumā stāvēja ierakstīts tā: augsti godātie Latvijas politikas smagsvari. Un es ļoti priecājos, ka šo smagsvaru skaitā kā pirmo mēs sveicam Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurska kungu. Sveicam, protams, Lendotas Straujums kundzi, kā ekspremjeru. Un sveicam visus klātesošos, kuri pārstāv gan politiķu aprindas, gan uzņēmēju aprindas, gan visus tos, kuri palīdz Latvijas valstī būt stiprai. Bet pirmkārt, es visu klātesošo akadēmiķu, korespondētāju locekļu, ārzemju un goda locekļu skaitā klātbūtnē pateicos pilnīgi visiem par to, ka jūs esat šodien šeit un ka jūs esat uzskatījuši par svarīgu būt šajā gada starta brīdī te, lai kopīgi priecātos par padarīto, gan arī, lai domātu par to, kā risināsies Latvijas Zinātņu akadēmijas dzīve tālāk. Un varētu sacīt, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiskā saime var arī šoreiz būt gandarīta par to, ka viņas locekļu skaits, viņas akadēmiķi, jaunie zinātnieki ir tie, kuri ir iepriekšējā gada laikā gan uzrādījuši brīnišķīgus sniegumus mūsu zemes un starptautiskā mērogā, gan arī, protams, ir spējuši padarīt savus zinātniskos atklājumus interesantus un izdevīgus Latvijas tautsaimniecībai, jo arvien biežāk un biežāk mēs runājam par tieši šiem ekonomiskajiem ieguvumiem, kuri mums ir svarīgi. Un tāpēc es arī visas Latvijas zinātnieku saimes vārdā novēlu pavasara atmodas enerģiju ikatra sirdī un akadēmisku viedumu mūsu gaitas stiprinājumam uz inteliģentas, uz zinātnē balstītas, labklājīgas un plaukstošas, bet arī drošas un ilgspējīgas valsts nākotni tālu aiz daudzinātās 100 gadu robežas, kuru man šķiet šobrīd mēs galvenokārt tikai rēķināmies, bet gribas domāt arī tālāk. Pieminot robežu, es vēlos pārtraukt savu svētku uzrunu, atgādinot arī par to, ka akadēmiskajā ceļā, kuru ejam mēs ik viens, ir ne tikai kāpumi un kritumi, bet gadās arī pārāvumi. Akadēmiskā kopiena zaudē savus biedrus, augstskolas un zinātniskie institūti savus ilggadējos kolēģus, un ģimenes savus piederīgos, un cilvēces izziņas process kādu uzticīgu cīnītāju par zinātnes patiesību. Lai pieminētu mūsu mūžības gaitā devušos kolēģus, es aicinu pilnsapulces dalībniekus piecelties. Godināsim ar klusuma brīdi Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoru, astronomu Andreju Alksni, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli, gleznotāju Virutu Baumani, īsteno locekli, vēsturnieku Jāni Bērziņu, goda doktoru, lauksaimnieku Rudolfu Dumbravu, ārzemju locekli, inženierzinātnieku, mehānikā Jāni Dunduru, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu no 2004. līdz 2012. gadam, akadēmiķi, fiziķi Juri Ekmani, ārzemju locekli, literatūras zinātnieku Rolfu Ekmani, akadēmiķi, fiziķi Juri Jansonu, akadēmiķi, biologu un rododendru selekcionāru Rihardu Kondratoviču, ārzemju locekli, tēlnieku Ernstu Ņēzvestniju, ārzemju locekli, valodnieku Aļģirdu Sabaļausku, ārzemju locekli, literatūras zinātnieku Juri Silenieku, ārzemju locekli, literatūras zinātnieku Friedrihu Šolcu, goda doktoru ķīmiķi Ģirtu Zaķi. Viņu piemiņai pavisam drīz Latvijas Zinātņu akadēmijas priekšā uzziedēs rododendru stādījumi, pēdējais akadēmiķa Riharda Kondratoviča stādītais dārzs, kas bija radīts kā veltījums savai Zinātņu akadēmijai. Paldies jums! Pēdējā gada laikā es regulāri saņemu vēstules no Vācijas ar spiedogu Miss sent to Thailand, lai gan uz aploksnes uzrakstītā adrese ir absolūti pareiza, gan ar manu adresi, gan pilsētas, gan valsts nosaukumu.
Vienkārši vēstules klejojumi uz Taizemi un tikai tad uz Latviju liecina par kādu indikātoru Eiropas un pasaules ģeopolitiskajā un ekonomiskajā ranžējumā. Tas nozīmē, ka jau kāda būtiska daļa pasaules, kur nu vēl no mums tikai 1000 kilometru attālumā esošā Vācija, redz mūs kaut kur blakus Javai, Sumatrai vai Polinēzijai. Tas ir bīstams simptoms, kas liecina par mūsu jau valsts simtgadē gatavoties sākušās zemes ekonomisko un politisko starojumu starptautiskajā zvaigznājā. Mans mērķis šobrīd nav kritizēt, bet brīdināt, un tieši tāpat es redzu šo Latvijas Zinātņu akadēmijas lomu, kuras transformācijas 25. gada dienu mēs varētu atzīmēt šajā pavasarī, ja vien mūsu valsts saimnieciskajai, zinātniskajai un izglītības sinerģijai būtu lemts attīstīties pa vienmērīgi augšup kāpjošu vektoru. Es vēlos atzīmēt kādu pavasara gada laikam raksturīgu pazīmi, kas liecina par sava veida garīgu renesansi, kura lai gan ir nākusi vēlu, bet es ļoti ceru, ka spēs katalizēt mūsu garīgo enerģiju rezultatīvai reakcijai. Jau gandrīz veselu gadu pēc pagājušā gada pavasarī notikušajām vēlēšanām mēs strādājam atjaunotā Latvijas Zinātņu akadēmijas komandā. Mums ir mainījies un atjaunojies personāla sastāvs. Mūsu jaunievēlētie kolēģi aktīvi un arī efektīvi pārstāv akadēmiju, kā izglītības un zinātnes, tā arī valsts struktūrās. Tas sekmē akadēmijas atpazīstamību, ceļ tās veikt spēju un ļauj realizēt pirms 2 gadiem pieņemtās attīstības stratēģijas mērķus. Mēs varam būt gandarīti, ka mūs dzird likumdevēja vara, mūsu agrāk raksturīgajā nihilistiskajā manierē vairs neuzdrošinās ignorēt izpildu varu. Ieklausoties mūsu viedoklī, premjerministrs veido sekmīgākas nozares pārvaldības modeļus. Par mūsu sabiedrotajiem kļūst uzņēmēji un sociālie partneri. Ar šī gada 14. februārī parakstīto sadarbības līgumu par mūsu stratēģisko partneri ir kļuvis Baltijas pētniecības tehnoloģiju un inovācijas institūts biedrība Birtī. Vienotā aliansē ar akadēmiju ir nostājušās Latvijas augstskolas, un šo kopīgo starta platformu pilnā mērā apzinās rektori un zinātnisko institūtu vadītāji. Un, lai gan tas notiek 25 gadus pēc akadēmijas transformācijas, tas nozīmē ārkārtīgi svarīgu pavērsienu vadītāju apziņā, kas palīdz stiprināt Latvijas Zinātņu akadēmiju kā vienīgo nacionālas nozīmes akadēmiju. Latvijas Zinātņu akadēmijas izveidotais nodibinājums Zinātnes fonds veido aktīvas saiknes starp zinātniekiem un uzņēmējiem, ieguldot reālu pieredzi uzņēmēju darbībā un cenšoties panākt reālus rezultātus, gan atbalstam perspektīvo, inovatīvo izgudrojumu izstrāžu pabeigšanai, gan līdzekļu piesaistēji akadēmijas funkciju nodrošinājumam, gan arī zinātnes popularizēšanai. Par fonda darbību liecina pagājušā gada izcilāko zinātnes sasniegumu godināšanas pasākumu organizācija Rīgas Motoru muzejā, kurā daudzi no jums bija klāt. Gan arī iesaistīšanās šī gada 29. septembrī iecerētās zinātnieku nakts līdzorganizācijā. Man ir gods Zinātnes fonda vārdā paziņot gan akadēmiskajai, gan mēdīju sabiedrībai, ka ar šo brīdi tiek iedibināta žurnālistikas gada balva par konsekventu un lietpratīgu izglītības un zinātnes jautājumu atspoguļojumu presē, televīzijā un mēdījos. Balvas piešķiršana visticamāk tiktu apvienota vai nu ar rudens pilnsapulci vai kārtējā gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu godināšanas ceremoniju. Mans nolūks nav uzskaitīt visus paveiktos darbus, jo tam gada grāmatā ir veltīta vesela nodaļa. Taču jau bez minētajiem ir vēl kādas iestrādes, kuru pilnvērtīgs izmantojums ir visas valsts interesēs. Pagājušā gada 4. novembrī starp Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju noslēgtais sadarbības līgums veido labvēlīga politiska jumta situāciju nevien abu līgumslēdzēju, bet arī Latvijas partnervalstu sadarbībai ar lielo partneri. Šīs situācijas izdevīgumu ir pamanījuši un novērtējuši gan mūsu Baltijas kaimiņu valstu akadēmiju vadītāji, gan arī Somijas zinātnes administratori, un uz šāda pamata veidotām zinātniskās sadarbības saitēm vajag nest ekonomisku labumu visiem sadarbībā iesaistītajiem.
Ar L'Oreal Baltija vadītāju Johanu Bergu pagājušajā gadā noslēgtais līgums par stipendijām un balvām sievietēm zinātnē ir ticis paplašināts, iesaistot jauno zinātnieču prēmēšanā kandidātes arī no kaimiņu republikām. Sadarbībā ar Latvijas pašvaldības savienību, ar reģionālajām augstskolām un uzņēmējiem kopš pagājušā gada novembra Latvijas Zinātņu akadēmija rīko tautsaimniecisko resursu analīzei, izglītībā un zinātnē balstītas uzņēmēju darbības attīstīšanai veltītus fórumus, kuru radošo potenciālu jau ir augstu novērtējuši Zemgales un Vidzemes reģiona iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvākā daļa. Latgales uzņēmēju darbības veicināšanai veltīts fórums jau pavisam drīz, 12. aprīlī, notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, pulcējot Latgales plānošanas reģiona, augstskolas un pašvaldību aicinātos interesentus. Jau vairākus gadus mūsu akadēmiju atbalsta uzņēmēju un mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds, garantējot, ka šajā un vēl vismaz 2 turpmākajos gados Latvijas Zinātņu akadēmijas lielās medaļas ieguvējus sagaida arī patīkama materiālā pateicība. Tālāk jau notiks tā, kā mūsu dārgā izglītības un zinātnes ministrija attieksies pret izcilībām zinātnē un pret Latvijas Zinātņu akadēmiju. Un tas būs atkarīgs no attieksmes, pieņemot domu, ka akadēmija nav ministrijas konkurents, bet gan sabiedrotais. Tieši uz attieksmes maiņu cerot, Latvijas Zinātņu akadēmija aktīvi organizē Pasaules latviešu zinātnieku 4. kongresu, kurš ir paredzēts no 2018. gada 18. līdz 21. jūnijam, un kuru kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas visas reizes ir organizējusi akadēmija. Kopš pagājušā gada šī kongresa rīkošanu bez jebkādas, diemžēl, pieredzes un datu bāzes savā darba plānā ir ierakstījusi Izglītības un zinātnes ministrija, bet, lai gan līdz kongresam ir atlicis 1 gads, nekas neliecina nec par šāda mēroga pasākuma organizācijas priekšdarbiem, nec arī par reālu vēlēšanos šo darbu veikt apvienotiem spēkiem. Vēloties nodrošināt Latvijas valsts dibināšanas gadskārtai cienīgu pasaules latviešu zinātnieku fórumu, Latvijas Zinātņu akadēmija aicina Izglītības un zinātnes ministriju kā partneri apvienot mūsu kopīgos resursus un tiekties pēc labākā, nevis formālā rezultāta. Ik viens pavasara pilnsapulces dalībnieks ir saņēmis mūsu gada grāmatu, kurā tradicionālajā formātā un gandrīz tradicionāli pēc satura atspoguļota gan mūsu akadēmijas struktūra, gan darbība iepriekšējā gada garumā. Šis 306 lapus biezais sējums, kurš iznāk jau 25. reizi, tātad uzskatāms arī par jubilejas sējumu, ik gadus pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunā statusa iegūšanas liecina gan par akadēmijas starptautisko prestižu, gan par atpazīstamību mūsu zemē. Gada grāmata atklāja zinātnes dzīvi un zinātnieku kā viedokļu līderu lomu aktīvā doma apmaiņā ar sabiedrību, partneriem, politiķiem un uzņēmējiem. Nemaz nevar sacīt, ka Latvija ir bagāta ar līdzīga rakstura zinātnes dzīves kronikālos notikumus reģistrējošiem izdevumiem, un šajā nozīmē gada grāmata ir unikāls laikmeta dokuments. Par tā radīšanu, gan latviešu, gan angļu valodā, es izsaku mūsu visu pateicību krājumu sastādītājiem, rakstu autoriem, Zinātņu akadēmijas nodaļu vadītājiem un zinātniskajiem sekretāriem, maketētājiem, tulkiem un izdevējiem, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas lietu pārvaldei par finansiālo amortizāciju abu izdevumu tapšanā. Mums visiem šī ir gan atskaites, gan arī svētku diena, kad vairāki latviešu zinātnieki ar akadēmisko stāžu un arī krietnes pulciņš jauno zinātnieku saņems Latvijas Zinātņu akadēmijas iedibinātās vārda balvas par izcilu veikumu un par pirmreizēju pētījumu. Tā ir īpaša atzinība, kad balvas saņēmēju veikums visas akadēmiskās sabiedrības priekšā tiek pielīdzināts nozares izcilību veikumam, skaļi pasakot to, ka sasniegums ir etalona vērtībā un tam ir augstākā raudze. Paldies žūrijai par ieguldīto darbu, iesniegto darbu vērtējumā un senātam par akceptu vārda balvu piešķīrumam. Lai balvas stiprina zinātnieku apziņu,
par izraudzītās misijas pareizību un vieno akadēmiskās kopības izjūtu ar atziņu, ka mūsu pētnieciskais darbs ir vajadzīgs Latvijas sabiedrības intelektuālā tonusa un zinātnē balstītās ekonomikas attīstībai mūsu pašu sabiedrības labā. Un šajā brīdī es gribētu arī pie visiem vērsties ar atgādinājumu un savā veidā aicinājumu iesaistīties aktīvi Latvijas Zinātņu akadēmijas pasākumu popularizēšanā, mūsu nodaļa darbībā. Jo, protams, ka no mūsu pašu garīgās un intelektuālās un arī, protams, klātbūtnes aktivitātes ir svarīgi mūsu Zinātņu akadēmijas izstarojums mūsu telpā, starptautiskajā telpā. Un pirms nedēļas, esot ar dažiem mūsu kolēģiem, ar akadēmiķi Daci Markus, ar akadēmiķi Inu Druvieti, ar mūsu ārlietu nodaļas vadītāju Ilzi Trapencieres kundzi Helsinkos, Baltijas Zinātņu akadēmiju intelektuālās kooperācijas konferencē, kura arī kopš 1989. gada notika jau 15. reizi, bija ārkārtīgi patīkami dzirdēt to, ka Nacionālo Zinātņu akadēmiju svars starptautiskā mērogā palielinās, ka nacionālās valdības Zinātņu akadēmijām piešķir arvien lielāku vērību, uzmanību, lomu un respektē viņu domas un arī viedokļus. Un tas, protams, bija ārkārtīgi patīkami redzēt, ka Baltijas jūras valstu kopība, sadarbība var būt vēl ciešāk integrējoša un, protams, tieši tā, kā tas notiek arī zinātnieku konsorciju starpā, zinātnieku kolektīvu starpā, tieši tāpat tas arī var un notiek starp Zinātņu akadēmijām, kā zinātnes dzīvi organizējošām institūcijām. Gribu izmantot šo brīdi, kad klāt ir arī izglītības un zinātnes ministrs, un dot viņam vārdu, aicinot šeit teikt arī kādus stiprinājumu vārdus mūsu auditorijai.